kopā ar Coldrexu. Kā es to izstāstu? No prayer when we have makeup. Izrādās tā ir patiesība. Vlogums otrā nedēļa iesākas ar nelielu slimošanu. Paldies Dievam šajā laikā, kad esmu projām, es neesmu tā īsti slimojusi, un arī šis nav nekas ārkārtīgi īpašs, jo rītdien būšu atpakaļ savā ierindā. Bet es jau pagājušās nedēļas beigās, kamēr es biju Latvijā, jūtu, ka kaut kas īsti nav kārtībā, bet laikam tā adrenalīna dēļ, no tā fakta vien, ka es biju Latvijā, tad mēs ķermenis turējās, bet kā es atbraucu mājās tā šodien no rīta, sapratu, ok, man laikam vajag bišķiņi atpūsties šodien. Tā kā šodien es visu dienu dzīvojos pa māju, kā var redzēt, es neesmu pat izkāpus no pidžamas un dzeru daudz tējas ar medu un skatos Ziemassvētku filmas un vienkārši atpūšos. Ir jau patiesībā vakars. Vakarā man vajadzēs nedaudz pastrādāt, bet šobrīd tējas vietā es esmu sev uzsildījusi vienu no Zviedrijā nopērkamajiem karstajiem dzērieniem. Un šis ir ar āboliem un kanēli, un patiesībā viņiem ir ļoti daudz karstie dzērieni. Saucās Glog, un tad, kad zviedri par to runā, man bija tāds, kas tas ir. Un tad es saprotu, ka tie ir karstie dzērieni. Un tad es ieraudzīju šo veikalā, un es domāju pamēģināt, un es neesmu viņu nekad dzērusi. Es pat nepagaršoju, kamēr es viņu sildīju. Viņš smaržo kā ābolu sula un kanēlis, un es domāju, ka viņš tā arī garšos. Viņš smaržo ļoti, ļoti labi. Un nejautājiet man, kāpēc viņš ir glāzē. Nē, pajautājiet patiesībā, kāpēc viņš ir glāzē, jo man tāda sajūta, ka viņam jābūt glāzē. Es nezinu, kāpēc. It feels right. Garšīgi. Un šis ir garšo kā silta ābolu sula ar kanēli. Bet tas garšo ļoti, ļoti labi. Un starp citu, šīs ir labākās piparkūkas, kādas es esmu ēdus. Es par šīm jau zināju. Un tagad es nopirku visu šo lielo iepakojumu, bet šīs ir tiešām vislabākās piparkūkas. Bet patiesībā šobrīd, kamēr es paralēli skatos filmu, es gribēju uztaisīt vienu tādu ļoti ātru un ziemassvētīgu DIY projektiņu. Un es nezinu, vai Latvijā tas šobrīd ir aktuāli, bet šeit Zviedrijā uz Ziemassvētkiem ļoti aktuāli ir sveces, kur sveces garumā ir tā kā cipariņi no 1 līdz 24, un tad tu katru dienu tā kā skaiti dienas līdz Ziemassvētkiem un nodedzini svecē attiecīgo sadaļu. Un es nevarēju nekur atrast tādu sveci, kur man patiktu, visas bija kaut kādās dīvainās krāsās vai kaut kas, bet tad es ieraudzīju vienā veikalā šādus te cipariņus, un šie esot speciāli paredzēti, ka viņus vienkārši uzliek uz parastas sveces. Un tad es nopirku parastas sveces. Kamēr es skatos filmu, es mēģināšu uztaisīt sev šo svecīti. Un tad es varēšu nodedzināt līdz pat 8. jo ir jau 8. decembris. Otrdienas vakars, un es neesmu šajā nedēļā vispār neko nofilmējusi. Bet otrdienas vakarā es jūs sveicinu kopā ar Coldrexu, jo man nepalika labāk. Es aizgāju uz skolu, un loģiski man palika vēl tikai sliktāk, jo es visu dienu biju skolā un kaut ko darīju. Bet man nav opcijas neiet uz skolu, un man nav opcijas visu laiku sēdēt mājās. Tāpēc šovakar dzeram man pēdējie 2 Coldrex, ko es esmu atvedusi no Latvijas. Patiesībā vienīgie 2, jo es neatceros, kad pēdējo reizi vispār esmu dzērusi Coldrex. Bet, ja godīgi, man ļoti negaršo Coldrex. Ņem ar kādu garšu tu gribi, man nekad negaršo. Tāpēc mans ieteikums vienmēr ir Coldrexu taisīt kopā ar tēju. Tad es ieparu krūzītē savu Coldrex paciņu, tad es pielieku tējas maisiņu, un tad es pielieku medu. Un ja man vēl ir citrons un ingvers un tādas lietas, tad es arī pielieku to, bet man nav un man negribās arī iet uz veikalu. Bet tas ir mans hacks, kā izdzert Coldrexu, lai nav tik ārkārtīgi negaršīgi. Man liekas, es šovakar, kopš esmu mājās no skolas, esmu izdzērusi vairāk tējas nekā pa visu vakardienu, kamēr es biju mājās. Bet rītdien es cenšos atrast kādu, kurš rītdien varētu novadīt slavēšanu manā vietā.
Man nav jādzied, jo patiesībā trakākais ir mans sāpošais kakls. Un rītdien pēc skolas man ir viens fotografēšanas darbiņš, kur arī noteikti aizies ļoti daudz enerģijas. Es sapratu, ka ir jau vakars, un es neesmu atvērusi savu adventas kalendāru šodien. Tāpēc ir laiks atvērt 9. lauciņu jau. Ir jau 9. decembris. Mini Kinder Bueno. Es apēdīšu tūlīt un tagad, jo es dzeru savu pēdējo tēju, un man jau tā tēja ir vienkārši līdz kaklam. Es nevaru vairs izturēt to tējas garšu. Vakardien vakarā es domāju, kāpēc man šogad nav tādas īstas Ziemassvētku sajūtas. Un nav tā, ka ir ārkārtīgs skrējiens. Protams, darbi ir daudz, un tas, kas šobrīd vēl slimoja, vispār tam nepalīdz, bet liekas, ka kaut kas nav, un es nevarēju saprast, vai tāpēc, ka es neesmu Latvijā, vai es nezinu patiesībā, un tad es sapratu, ka pat mani kā kristieti reizēm aizmirstās tā patiesā Ziemassvētku vēsts un tas patiesais iemesls, kāpēc ir šie svētki un kāpēc mēs svinam šos svētkus. Un tas, ka šie svētki nav par dāvanām, par vienkārši labi pavadītu laiku ar ģimeni vai par reklīti vai par rotājumiem vai vēl sazinu ko. Tas nav slikti nekādā ziņā, protams, ka nē. Tas nav tas iemesls, kāpēc ir šie svētki. Un tas nav tas, kas atnes šo svētku sajūtu, bet gan apzināties to, ka Ziemassvētki ir par to, ka ir piedzimis Jēzus, ka ir piedzimis glābējs. Un tāpēc es vakardien sāku Bībeles aplikācijā lasīt konkrētu plāniņu, kas paredzēts Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Un tā doma no šī plāniņa, kas man ļoti uzrunāja, man ļoti patika, bija tas, ka patiesībā pirmais Dieva apsolījums bija par Ziemassvētkiem. Varbūt tas sākumā izklausās dīvaini, tīpaši, ja tu esi lasījis pirmo Mūzes grāmatu un zini, ka tur nav pieminēts vārds Ziemassvētki vai Kristus dzimšana vai Jēzus vai vēl kaut kas tāds, ko mēs varbūt asociējam ar to. Bet patiesībā jau Ēdenes dārzā, kad Ādams un Ieva krita grēkā, tad cilvēks tika atšķirta no Dieva. Grēks bija tas, kas padarīja viņus nešķīstus un ienesa arī grēku visā turpmākajā cilvēcē, tad arī manī un arī tevī. Un pat cik Dievs ir svēts un tīrs un šķīsts, viņš nevar būt attiecībās ar kaut ko, kas ir netīrs un nešķīsts un grēcīgs. Un Dievs radīja cilvēku tam, lai mēs būtu attiecībās ar viņu. Tāpēc, tad, kad Ādams un Ieva grēkoja un tika atšķirti no Dieva, Dievam uzreiz bija cits plāns, kā atkal mūs salīdzināt kopā ar viņu, lai mēs varētu būt šajās attiecībās ar viņu, ko viņš mums ir paredzējis. Tāpēc jau no pašiem pirmsākumiem, jau no paša šī Ēdenes dārza, Jēzus bija daļa no visas cilvēces stāsta. Un tas man atkal iedeva tādu jaunu skatījumu uz to, kāpēc Ziemassvētki ir tik svarīgi, kāpēc tas ir tik īpašs. Bet tā bija tā ziņa, ar ko es gribēju padalīties, un es to noteikti paturēšu savā prātā, gatavojoties šim svētku laikam, lai atcerētos, cik patiesībā tas ir dārgi. In many Lutheran countries, such as Sweden, this would be the kind of standard textbook. Cik labi, ka es vakardien uzvārīju zupu, un šodien pēc kādas dienas atnākot mājās, es varu vienkārši uzsaldīt, un man nav nekas jāgatavo. Bet šodien bija īpaši gara diena. Es beigās neatradu nevienu, kurš varētu manā vietā vadīt slavēšanu lūkšanās. Tāpēc man nācās to darīt pašai vienalga, kāds man veselības stāvoklis. Un pēc tam man bija 4 stundas jāfotografē pasākums, kas bija, kā lai es to izstāstu. Ja tu esi fotografējis kaut ko ar kameru un kaut nedaudz saproti kaut ko no gaismām, tad tu sapratīsi, cik ļoti sarežģīti ir fotografēt pasākumu šādā apgaismojumā. Un man nebija zipspuldzes, un viņi arī negribēja attēlus ar zipspuldzēm. Un jā, tas arī viss izsaka, bet es nezinu, es pat negribu īsti laikam skatīties tajās bildēs, kas tur būs sanācis, bet šobrīd man tam arī nav laika, to es darīšu nedēļas nogalā. Šobrīd esmu atnākusi mājās un es jūtos nedaudz labāk kā vakardien, tādā ziņā, ka man nesāp kakls vairāk, bet šodien man ir iesnas, to noteikti var dzirdēt, kamēr es runāju. Un tagad, atnākot mājās, man ir tāds besis no šodienas, bet rītdien vakarā ir Ziemassvētku bāle Bībeles skolē, un uz to es noteikti gribu iespēt. Looks so good. No prayer when we have makeup. This is a chicken right in the bike.
both make a face. 2, 3. It's a flower bouquet. And it's for each and every one of us. It's where we are the bride of Christ. And Jesus is coming back soon for each and every one of us. Es dodos mājās no Ziemassvētku balles. Un es nezinu, vai šī stāstīja, ka mums tam meitenēm mēs kopā visi taisījāmies. Kas bija, es palaidu garām savu. Tā ir, ka spīdina zīpeni savu acīs, bet es palaidu garām savu ceļu. Pirms balles mēs kopā ar meitenēm taisījāmies. Un tad mēs atbraucām uz balli. Tikšana līdz šajienai jau bija izaicinājums pats par sevi. Bet, jā, tagad ir 11:30 naktī un ceļu uz autobusu, lai brauktu mājās, bet bija tik jauki. Es vēl aizvien jūtos diezgan apslimusi. Mēs rītdien plānojam doties uz Stokholmu, bet es nezinu, vai es braukšu. Bet jā, bija ļoti, ļoti jauka balle. Man bija prieks, ka varēju beidzot sapucēties kaut kur, jo man tāds sajūta, ka es vēl savu mūžību neesmu pucējusies. Nekur tā kā, jā, tas man ļoti, ļoti patikās. This was me the whole time. Yeah, you're feeling Vlogmas! Yeah, Vlogmas guys. Yeah, welcome to Evelina's Vlogmas. What did I say? Cheers. Lena in her cave, not in her jungle, working. A wild animal. Yeah, that was such a bad feeling. Yeah. I just. Ir laiks adventas kalendāram. Es pat nezinu, kas par datumu šodien ir. 13. decembris. Vakardien es nevarēju izlemt, vai nu iet ar draudzenēm padzert kafiju, vai visu dienu strādāt. Un tāpēc es aizgāju ar draudzenēm padzert kafiju. Es paņēmu līdz datoru, un tad pēc tam es turpināju kafejnīcā vienkārši pastrādāt. Un es daudz ko izdarīju, bet šodien man ir vēl ļoti daudz darbiņu. Tāpēc es nezinu, vai šodien kaut kur vēl citur došos. Šodien ir arī veļas mazgāšanas diena, jo man nav savu veļas mašīnu, mums ir manai mājai, kur ir 9 dzīvokļi, mums ir veļas telpa, un viņi ir jārezervē, un šodien es principā visus laikus esmu rezervējis sev. Patiesībā man vakardien ļoti sāk interesēt, vai tiešām tā ir taisnība, ka Zviedrijā tā tumsa ir ilgāka. Un ziniet, es paskatījos, un izrādās tā ir patiesība. Šobrīd Zviedrijā saule aust apmēram 8:40. Latvijā saule aust apmēram 8:50. Tātad saule aust diezgan līdzīgā laikā. Latvijā saule riet 3:30, bet šeit saule riet 2:45. 45 minūtes nozagtas no dienas gaismas. Nav gan tā, ka to sauli var redzēt. Es neatceros vispār, kā saule izskatās, bet 45 minūtes. Es pat negribu iedomāties, cik beigās šis viss prasīs ilgu laiku. Bet man šodienas DIY būs šīs te kartiņas. Tas tāds komplektiņš, kur ir kaut kādas 5 kartiņas, man liekas. Un tad tur ir diedziņi, un tad tur var izšūt, tur ar tiem caurumiņiem var izšūt visu kaut kādas kartiņas. Un tad viņas izmantot, un man tieši šodien vajadzēs Ziemassvētku kartiņas. Tāpēc šo es taisīšu šovakar. Šodien es uztaisīju šitik. Izrādās beigās diezgan laikietilpīgs darbiņš, bet patīkams. Ir svētdienas vakars, un es šodien neesmu nofilmējis pilnīgi neko, jo visa man diena izņemot rīt, kad bija dievkalpojums, izskatās šādi.
Neko citu es arī šodien nedaru, visu laiku strādāju pie datora. Manuprāt, šī nedēļa bija, ja godīgi, diezgan garlaicīga, jo es principā visu nedēļu slimoju un tas arī viss. Bet toties nākamā nedēļa ir pilna ar visādiem ārpusskolas pasākumiem un tādiem Ziemassvētīgākiem. Tāpēc stay tuned. Nākamā nedēļa beidzot būs Ziemassvētīgāka, jo ir palikuši tikai 10 dienas līdz Ziemassvētkiem. Es nespēju to aptvert. Bet tiekamies nākamnedēļ. Atā!